kopā, skaties, lai sakrīt tā ailīte ar šo, un tad jau viss būs kārtībā. Labi? Labi. Paldies. Tu? Kas tad tieku brīnumiem? Izsapņots. Ārprāt, konkurss man tik iekšā. Ej, apsēties. Vecā Vīkantē neaizgāja pensijas, bet muļķelēšu to vietām garām. Jaunais priekšsēdētājs pie sevis? Jaunais? Viņam jau 40 gadu. Bet viss tā forši. Zvanu lauksaimniecības pārvaldes. Kāpēc mums likt sienu rādītāji? Vecais viņam taisnojies, mums atvainoja, centīsimies, bet ko drūvis? Ko? Tu viņu jau vārdā sauc? Ja ko mēs tā sarunājām? Drūvis saka, jūs neredzat, ka līst? Es atbildu par lobrību ne jūs, ar mēsnēm labs nebrošu. Nu ko? Es jau nesmu ko otrā vēl atbildēju. Nu tā viņš tie vēl nepaliks. Redzēsim. Ho. Labi tev. Šovakar uz kino nāksi? Tu izmaksās? Tik viens? Ko? Šodien esmu labā noskaņojumā. Došu iespēju izmaksāt man. Labdien, biedri patos. Labdien. Nu kā tad mūsu jaunatnē klājas? Kad emboti ir nodedzināta. Kāpēc es jūs neredzēju svētkos? Aktīvāk ir jāapmeklē sabiedriskie pasākumi. Aktīvāk. Komjaunieši esat? Jā. Tas ir labi. Audzināsim jaunos partijas kadrus. Audzināsim. Lūdzu. Labdien. Es vēlos mācīties lauksaimniecības akadēmijā agronomos. Sladēja. Un man vajag kolekcijas rekomendāciju. Sēdiet. Nu, un kolekcijas stipendija arī. Ja es puiši zinātu, kā tevi sauc, varētu padomāt. Eidis Nārgulis. Vispār jau Edgars, bet man nepatīk. Eidis. Nu, un kur es puiši ņemšu pārliecību, tu pēc pirmā kursa neaizmuks uz citu mācību iestādi? Neaizmukšu. Mans tēvs arī bija šeit agronoms. Jūs nezināt, viņš mācījās neklātienē. Es arī tāpat. Stipendiju nevajag. Pag, mierīgi. Neklātienē, jā? Nu, labi. Rekomendācija tu tā būs. Kaut vien 2. Darbu vajadzēs? Jā. Labi. Tad pāris gadus pabraukšu uz traktoru. Un no 3. kursa iesvarīt agronomu. Iet tā lieta? Jā. Nē. Man nepatīk traktoristu kompānija. Par šoferu ar bieru. Ar vieglo tikai mani var vadāt, bet tā kā es pats braucu. Un to es prasu no visiem saviem speciālistiem. Tad tikai uz smagās. Būs jāiet kursos. Līdz ko iestāsies akadēmijā, tā uzreiz nosūtīsim tevi kursos. Un pēc pirmās sesijas būs jau tiesības kabatā. Spēsim? Vienkārši. Vienkārši. Jums jaunajiem gan viss ir vienkārši. Man ir dēls tavos gados. Nu, viņš jau sieva pagaidām palika Rīgā. Artis startēs ķīmiķiem. Viņu Hruščovs atracināja. Atceries? Komunismas ir visas zemes ķimizācija. Nu, plus padomāju var. Jā, konkurss tad bija šausmīgs. Bet viņam tāpat kā tev. Viss vienkārši. Jā, padomā, vai tak jums abiem divi nav taisnība. Viss vienkārši. Labi. Sarunāts. Oi, Господи, cilvēki, nu palīdziet tā kāds! Palīgā! Помогите, люди! Господи, Jadviga! Тугус! Тугус я! Ой, не могу, Господи, Jadviga! Ой, Господи, не могу! Ну, ko? Что орёшь? Marija, kas ugunsgrēks? Nu, как это Sīmanīts, Vircas bedres pēdējā brīdī pieskrēja izgrāb ārā. Господи, ak, Dievs,
потано счастливое детство, ja? Laimīgi bērni, kur ir sudos bērni aug mums. Nu, tu mani buciši. Oi, ja būtu noslīdis, ko darītu, ko? Nu, ko darītu? Es skatos, nav puikiņa, nav dočka viena pati pa kūdru dzīvojās. Tu mani, kā es pārbījus. Pārbījus. Jadvig, mūs bērni pie tevis padzīvo. Nu, tepat padzīvojas. Tev, skatos, pagalms čistāks, nav tāda bīstama vieta. Nē, mīļais, nevar, es tagad gludinu veļu. Nu, gludini. Nu, jā. Nu, gludini. Es jau saku vispār. Vispār pie tevis padzīvo. Nu, tā. Pagaid. Kā tu to domā vispār? Pagaidi. Es taču nevaru. Es jau tā darbiem esmu nojēgusies. Ne no Alberta, ne no Mirgas, nekāda palīdzība. Tas nav gaidām. Nē, mīļā, man gludeklis ieslēgts. Pagaid, Jadvig. Nevar, man gludeklis ieslēgts. Jadvig, pagaid, Jadvig. Может, mēs varam... Nu, slūšai. Jadvig, bet vai te tungus nepalīdz, nu? Tak mēs palīdzēs, es varu arī palīdzēt, tev tikai bērni jāpieskat, nu. Jadvig, viņi taču paši pieradušās sevi ņemties, nu. Nu, Jadvig, klausies, nu, patur bērnbišķi. Pagaid, nu, kur tad es tā... Nu, tā, klausies. Oi, Gospodi. Nu, viņi tak paši pieraduši ar sevi, nekāda nelaime nebūs, nu. Tu pieskatīs bērnus. Ko, Jadvig? Es atskriešu pa polģeņu nolikšu bajuški, ja? Ko? Kur tu viņu noliksi? Kā, kur noliks? Vai tad narbūļos tukšas istabas trūkst? Ko? Načusim. Ko tad tu iedomājies, ka... Ko? Ko te? Ka narbļos kāds bērndārs. Kāds bērndārs? Kāds bērndārs? Taču palīdzēs darbus tev. Ūdeni nesīs, govis, visu mēs palīdzēs, nu? Jadvig, ko? Nezinu, vai Albertam patiks. Jadvig. Ko? Nu, Moška, parunā. Kurš nebļauj bērnus guļ? Simeni. Tai ļoti laba tanta. Ļoti laba tanta. Nāksi vai nenāk? Nē. Ko tu mani ved? Sēņot! Vai jau te aug sēnes? Te ir skaisti. Patiesībā šī ir ļoti drausmīga vieta. Te dzīves sadega mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Tur. Kā tā nelaime gadījās? Kara laikā friči kopā ar māju par palīdzēšanu partizāņiem. Kādas šausmas. Te kāds ir brīdis? Tā ir mana mamma. Viņa te ir piedzimusi. Viņa saka, ka viņa gribot te arī nomirt. Kā? Bet viņa taču ir jauna. Nu jā, bet es gribu, lai tu nebrīnies. Es tev šodien aizvedīšu uz Nārbuļiem un es iepazīstināšu ar viņu. Es gan viņu esmu redzējis, bet runājis gan nē. Nē. Ja jau kāds ir nenormāls mūsu ģimenē, tad tas esmu es. Bet mammā viņā ir kaut kas tāds. Nē, tu neuztraucies. Galvenais. Es neredzēju šorīt, kā viņš uz darbu aizbrauc. Nebija naktī mājā. Varbūt kaut kas ir noticis. Ej, nu ej. Nu, beidz, liecies.
Mierā, nu vai tad tu nezini, kas ar jaunu puiku pa naktīm notiek? Kas tad notiek? Man augstīda. Augsti? Jā. Ej, nu ej, tūlīt iesim uz māju pakaid, Mirga, nu ko tu kreņķējies? Nu, Nav augsts. Nav pārgāja? Jā. Ļoti labi. Klausies, varbūt, ka viņš grib precēties. Jā. Nu, lai precas, tu tiksi vecmāmiņas godā Mirgu. Nu, kā viņi tur sauca, Ligita vai kā tur bija tas. Paklausies. Tu nevari paskatīties. Pirmdienās nerāda. Es citādi nevaru pabraukt. Nē, bērniņ, tu nevari ar tādu pabraukt, tādu tikai lielā tante brauc. Ej, kur Kristīnka? Nav. Oh! Vien skatīties, Kristīne! Kristīne! Biedra Luksteņa? Labdien! Biedra Luksteņa! Jūs dzīvus, kad atgriezāties? Runāju, ka jūs Sibīrijā... Jā. Būtu māma dzīva, viņa priecātos. Jā. Paldies. Jaunais ģenerālsekretārs Hruščova vietā. Ko tad tas? Veselības pasliktināšanās dēļ uz pašvēlēšanos. Jocīgi. Nebrīnies, Liktiņa, par ko vairs nebrīnies. Priekšsēdētājs ir uz vietas? Viņš ir izgājis pusdienās. Es nodošu. Un man vajag parakstu. Es varu parakstīt. Man vajag adresāta parakstu. Tu Eidi neiztrecējusi? Viņš ir aizbraucis pēc minerālu mēsliem. Labdien! Es laiku pie jums. Labdien! Laikam? Vai pie manis? Pie jums? Nav ietikšā. Jāparakstās. Šeit. Atdodiet lūdzu klīti. Jā.
Sakiet, kā jūs... Ko jūs... Kā esat apmierināti ar darbu? Mani sauc Mirga no Ārbuli. Uz redzēšanos? Redzējāt, mums jāsaka ģenerālsekretārs. Jā, rāņā ziņā dzirdēju. Vai būs jauna dzīve? Tad jau redzēs. Kaut kam taču jāmēras, vai ne? Laikam, gan. Gaidām mamīti. Pacēl galviņu augšā. Man liekas, ka jums ir augsti deguni. Lietus sāk smidzināt. Pagaid, Dauda. Ir augsts? Ir augsts? Tev nav, tev silts? Man māsiņai augsts. Nē, bērniņi, zin ko, ejam uz mājām, ja? Tu iesi kājām, ja nāks opā? Nāks opā? Mēs gaidām mamīti. Iesim uz mājām. Atrauga garbīgi. Labi, dēliņi. Ejam tagad. Neiežos. Bet reku, mums jāgaida. Mamīte brauks ar autobusu, bet mēs aiziesim tur, paskatīsimies. Sīmanīt, mīļos, klausies, dēliņ, ejam. Reku, sunis atnāca. Mums šeit pakaļ sunim. Kunta. Mums jāiet skatīties, kur sunis ies. Iesim, paskatīsimies, kur viņš mūs vedīs. Nečurp, ejam. Neiežos. Ko tu mēs tagad darīsim, ka tu nenāksi? Bet kur tu mēs ar māsiņu paliksim abas divas? Mums jāiet, nāc, es tevi gaidu. Neiežos. Nāc, māsiņa nosalusi. Māsiņai augsts deguntiņš. Nāc. Ej. Kur tad tu paliksi? Te? Viens pats sēdēsi? Jā. Kā tad tā, tu viens paliksi, atnāks kāds svešs onkls un tev paņems? Kunta. Kur tev atnāks tūlīt kāds? Reku jau tur es redzu, kur nāk jau. Nāc šurp, ejam uz divi. Ejam uz māju. Ejam. Ko tu mēs varam darīt, mīļais? Lietas, mums jāiet uz māju. Jādvīga! Reku, mamīte. Jādvīga! Nāk! Nāc šurp, nāc ātri. Ko tu gaidi? Bērni nogaidīsies. Kur tu kavējies? Es jau esmu. Nevarēju ātrāk, es saprotu. Anton no Zeltīņiem, šis paķera mani paveda līdz krustam tur. Jau labi. Stāvta moju. Pasiek visu tavuju. Jauni tiksi tungus tavu. Tas ir dusmīgs šodien. Jā, dusmīgs. Kas bija? Ka mamītes nebija. Rīkos man. Kāpēc tu neko neēdi? Kāpēc neēdi neko? Kas tev ir? Kas tur slimam, vai? Drusciņi. Dodiet man ēst! Kas grib pārties, lai raksta iesniegumu? Paēdiņš pāradies. Ja ieiedod ēst. Jā. Tās meitenes gan jau, ka viņi nebēr. Ko tu tur zini? Atvainojos, piedodiet.
palaidāt. Nākamā bija mana kārta. Nevajadzēja vazāties apkārt. Nākamā, kā norunāts, tieši es. Man mājās ir slims vīrs un man nav laika. Nu, cik dabūju? Labi. Laimīgais. Man pietikt ar apmierinoši. Ko pasniedzējis mūsu piesienas? Nē, es pats sajaucu klasifikāciju. Kura biļete, ko bija? 13. Ārprāt. Patiesībā vienalga. Es taču tāpat neesmu redzējuši nevienu biļeti. Vai tu zini, kas patiesībā ir viena alga? Kad trietā guļ vidējiem vienalga, uz kura pusi segu velk. Nu, es trietā neguļu, bet viena alga ir caur kuru pirkstu starp. Fuj, biedri Kraulim, vecs rupjas anekdots mūsu kolektīvā. Kas tad ir? Ja gribi kļūt par agronomu, no sūdiem nav jābaidās. Tie ir auglības pamats. Beidzat, es vēl mācos. Vairs, jums jau labi. Jā? Kā jūs to zināt? Redzu, sejā rakstīts. Mums vajadzētu nosinēt pirmo eksāmenu. Iepazīties, un, lai mēs nejūstotos un lai nebiedrotos. Laba doma. Sametīsimies pa kompozētu, nopirksim kaut ko nebūtu. Kā jūs uz to skatāties, biedri Cielau? Atvainojiet, nevarēšu. Nav laika. Pēc manis piebrauks. Kas viņš kāds priekšnieks? Tālu braukdama? Pa visu kolhausu, tāpat kā jūs. Nu, tad mums pa ceļam. Uzvedīšu kalniņā, pa blatam. Vai tad priekš tam ir blats vajadzīgs? Šodien bez blata nevar. Šodien bez blata es nevaru dabūt pat to, kas man pašam pienākums. Jūs par kaut ko sakreņķējis? Tikko praudzīju ziemājas. Švaki. Ziem bija silta, pavasars augsts. Agronoms visu laiku ladzina piebaro. Es pats saprotu, ka jāpiebaro, bet minerāla mēslu fondi ir cauri. Jāmeklē kanāli un citi priekšsēdētāji arī malā nestāv. Tā nu mēs ar elkoņiem grūstamies, blatojam. Jūs ziniet, ar ko sociālistiskā lielražošana atšķirās no kapitālistiskās? Ar ko? Ar to, ka mums kārtības nav. Bet viņiem ir. Paldies. Fermas celtniecība arī draud apstāties. Nauda ir, fondi ir, bet dzelzbetona konstrukcijas nav. Ja, viss ir tikai to nav. To gan, ko es te? Tomēr vieglāk paliek, kad sirdi izkret, vai ne? Varbūt. Nekad neesmu to darījusi. Kāpēc? Jūs ar draudzenēm nerunājat? Jūs to pēc savas sievas spriežat? Vai tad jūs nezināt, ka es esmu Salmu atraitnis? To jau viss šeit izrunājuši ir krustām šķērsām. Bet nu lai runā. Taisnība vien ir. Sākumā, kad man atsūtīja, Belga arī taisījās braukt. Bet tad Rīgā visādi darbi bija darām, šis darāms, tas darāms. Tēls iestājās universitātē, atkal nevarēja. Un tagad mēs par to vairs nerunājam. Patiesību sakot, mēs vispār nerunājam. Nu, gan es kā piepikts. Mana mamma un vecmāma bija ragans. Vai tad neesmu par to dzirdējis? Varbūt tāpēc man tāda vara cilvēku uzticas. Ja? Tad jau jūs esat bīstama sieviete. Pagaidiet, mēs pabraucām garām strautiņu ceļām. To var labāk. Nē,
nevajag. Es tiešām, es taču pati varu aiziet. Viss kārtībā. Gan paldies, izpalīdzējāt. Būs atkal jums izrunāt. Tās bija mans nolūks. Lūdzu. Paldies. Visu labi. Visu labi. Nu, kopš kura laika tu priekšsēdētājs pasniedz ar visu velopēdu vadā? Netiku Kauču kalnā. Stāstīja manim Daugaviņu. Paldies. Tev valaži vīrieši lipuši klāt. Nu, un kāpēc ne šis? Ko? Dzirdēju, tikpat kā brīvs cilvēks. Nādra, ko tu runā? Nu jā, nav tev pēc solis neviena, saprotams. Tev, redz, nav dušas paņemt vīrieti mājās. Paskaties, kā es. Nu, lai arī viņam viena kāja, bet stiprs garā. Mums sapas, es esmu represēta Kulačka, viņš leģionārs. Tev dēls no leģionāra, tāpēc varētu uzlabot biogrāfiju ar kolhozu priekšsēdētāju. Labi, paldies par padomu. Ar gudru cilvēku vienmēr prieks parunāt, bet nav vairs laika. Avīzes paliks vecas. Paliec sveika. Да, потом болеют. А вас не болеют, детей? Не болеют. Что теперь? Кто в самом уме совсем? Старшим не уступает место. Да, ужасно. Вообще. Разве это поездка? Это вообще какой-то кошмар. Ну и куда теперь эту авоську? На моего ребенка? Так не убью я вашего ребенка. Ну что вы делаете-то? Не, ну с виду такой приличный мужчина. Можно вам полегче? Ну ребенок сидит. Мужчина, бортик, дайте, пожалуйста. Ой, ну аккуратненько. Да. Спасибо. Простите.
Что мне делать? Я авоську забыла. Nu neko. Mašīnas galapunktā atradīs, nu ja kāds cits nebūs piesavinājies. Ārprāts. Bet uz kurienies tas vilciens līdz Lokai? Nē, līdz Tukumam. Beigas. Nu jā. Kad nākamais? Kāpēc beigas? Sākums. Jums jāpriecājas, ka arī es izkāpu ārā. Kas man par daļu? Nu, ka nav, te nav. Būs jānes uz mantu biroju. Sadists. Tāds cilvēku spīdzināt. Vai tur man par to nekas nepienāks? Mums nekas nav. Pāris rubļu un viss. Bet buča? Kas tad uz ielas bučojas? Nē, nu tur mēs varam iet ceriņos. Ui. Bet es netālu dzīvoju. Nāciet, pacināšu ar kafiju. Jā, tur? Jā. Куда? Здрасте. Привет! Анюта? Рамон, этот человек спас жизнь моей авоськи. Его надо отблагодарить. Сейчас будем пить кофе. Рамон, может быть, у нас есть что-нибудь покрепче? Анюта, я ничего не понимаю. Es nezinu, kā mani glābēja sauc. Juris, bet ziniet, es labāk iešu tiešām tepat pie drauga. Drauga? Jā. Ну, nekā. Рамон, займи нашего гостя. Ejiet pie galda. Es tūlīt izvarīšu kafiju. Lūdzu. Тут ты мелешь. Сейчас все объясню. Nu, mājums, Jūr, šitā iznes cauri. Nāciet, iedzeriet tēju un šeit tev, bāc, iepazīsties ar manu vīru. Neņem galvā vēl. Pagaid, kas tur ar to tīkliņu bija? Būtu viņi labāk nesi šurp, nebija kaut kas garšīgs iekšā? Ko tu? Tā padomu cilvēks nerīkojās. Tu labāk uzrakstīs sacerējumu. Jaunā padomu cilvēka tēls mūsdienu sabiedrībā. Sūti uz avīzi, būs slava un nauda vismaz vīriņam pietiks. Jā, bet tālāk par kafijas dzeršanu nerakst. Savādāk ieliks rubrikā smējos vesels. Labi, tu lasies 3 ielas tālāk. Ravēt savu dārziņu. Tu atkal kļūdies. Manējā ir 4. Labi, pievērš žaunis. Taču izstāstīja kā draugiem, kur tad atbalsts? Ko? Kas par atbalstu? Tu būsi laimīgākais no mums visiem. Nomirs vecpuisi. Jā, gluži otrādi. Aprecēšos pats pirmais. Žēlētas ziltiņas. Kam ziltiņas? Paldies. Ar ko? Zīvis, kam ziltiņas? Žēlētas ziltiņas. Ar ko? Nav drusku par jaunu ko? Nu? Gunta, tu kā iedzimtais varbūt pazīsti? Kuru? Nevienalga. Saprotams, ka pazīst. Viņa vairākas vasaras jau kā īrē vasarnīca blakus mums. Tā tumšai dace. Foršmēkš, 5 kanti būs darīts. Tā otrā, tā ir Ingrīda. Viņas draudzene. Ciets riekstiņš. Ātri atšūs. Jā? Vispār jau Jūras meitenē patīk. Nu, paskatīsimies, nekas viņam nesaka. Labs vakars. Vai jūs nepateikt lūdzu, cik pulkstens? Mūsu pulkstens ir sabojājies. Užas. Un kā tad jūs tā dzīvojat, Dac? No rīta pēc gaļiem, vakarā pēc vremjas. Oi. Man liekas, ka jums vajadzīgs vīrietis. Nē, es domāju pulksteni.
Un jums, Mr. X, ir kāda kandidatūra? Man liekas, viņš sevi grib piedāvāt. Nē, es gribu ko citu. Un ko, piemēram? Piemēram, tevi apprecēt. Kad? Rīt. Rīt. Nē, es tiešām esmu pilnīgi normāls, ja tu gribi, es varu dabūt izziņu. No cietuma izlaist dzīvot nav kur. Nav gan, bet ne tāpēc. Nu, kāpēc? Nu, varbūt rīt varētu aprunāties. Nē, runāt mēs varēsim visu mūžu, bet rītējiem uz Zaksu. Muļķības, kāpēc man būtu jāprec kaut kāds svežas dulls tips? Nu, kāds dulls tips? Tas Gunta kursa biedrs. Mēs mācāmies inženieros celtniekos. Nu? Tad labi. 11:00 pie dzimtsarakstu birojas. Nē, 10. Es ilgi guļu un tevis dēļ es negribu agrāk celties. Labi. Varbūt paskatīsimies, kā mums sadara. Ingrīda, es zināju, ka tu esi traka, bet ne tik. Jā, bet tu Dāci atnāc par liecinieci rīt. Sadarēja? Nē, pilnīgi nopietni. Bet mēs gan sadarējām. Nu, čau, kungi! Klausiet, mēs tikko no Zaks. Nu, ko nemulku? Jā, visas darbojušās personas bija ieradušās. Mēs tikāmies jūlijā, kad čiekuris Jā, mēs nemulku, godvārds. Klausies, mēs laižam uz Jūrmalu, tā kā klāja galdvecī. Ko nevar tādā dienā? Nevar viņš. Ko viņš nevar? Jā, ko tu nevar? Jā, nu labi, tad labi. Jā, mēs paši kaut kā, jā. Čau. Nu, nekā. Kas ir? Nekā. Labi. Ej, tiksim bez viņa. Man ir 7. Aiziet. Man 3. Tev 3? 4. Tā, nu, sāc. Trāpī. Man 5. Davai, beidz tagad. Ai. Par ko? Par ko mums tas viss? Tak beidzot, klausies, es domāju, ka tevi sēņš pieķēra. Pāters aizbrauc uz pilsētu, un terīt aizgāja uz veikalu. Tā kā, kamēr es šito... Šampānietim atnesi. Jā, saimnieko. Nu, to glāzi. Jā. Palīdz man izvilkt. Žaka, te aplēju! Nu? Kamārā! Kas tev tas tā? Pagaid. Nezinu. Tā. Nu, krālies, ka būs jādzer no pudeles. Iedomā. Ir. Lielis. Nu tad? Es neticēju, ka Juris atnāks. Ingrīda gan. Viņai ir aknas. Bet man ir sirds. Trūcīgs iekšējo orgānu komplekts. Varbūt papildināsim arī vēderu, ko? Nē, man labāk garšo ķilomaizies. Man arī. Būs laimīga dzīvošana, ja gaumas saskana. Bet ja nekas, jums ir laiks vēl mēnesis, ko apdomāties. Cik ilgi var ākstīties? Nu, skaidrs, ka viņi otrais vairs neaizies. Kurien tur čeli? Nu, šodien pēc minerāla neaizvēr. Vien. Labdien!
Dien. Es jūs saucu. Pieduriešu to rāņu. Nāciet iekšā. Paldies. Nāciet. Kam par godu? Šis spīdeklis tagad ir jūsu. Nesaprotu. Nu kā? Jūs apkalpojat mūsu kolhozas cilvēkus. Un es nevaru pieļaut, ka mūsu pasniedze sniegā un dubļos kuļās ar velosipēdu. Ja jau pass ir nabaks, tad kolhozas palīdzēs. Jums kāds lūdza? Nē, bet... Paldies, bet man nav tiesību to pieņemt. Mirgā. Nespīkājies, Mirgā. Nopirkt ciet. Kur lai liek? Un valdi ko? Es uzspiedu. Un tagad lai rūs? Noderēs kādam speciālistam. Par mums jau tagad kolhozā baumā. Vai vajag, lai runā vēl vairāk? Katrā mājā, kuras iebraukšu, man būs jātaisno. Es pat, ja neprasīs, nodomās. Es nemaz nemāku braukt. Nemelo. Es zinu, proti gan. Te vēl atcerās degšlavs. Tas bija BMW. Kāda starpība? Es iemācīšu. Un tiesības tagad dabūt ir sīka vienība. Vai jūs arī zināt, ko es dabūju mācoties braukt? Ko tad? Savu pirmo dēlu. Bīstam nodarbošanās. Notiks tā kā es teikšu. Paldies, ka pasargājāt. Vienmēr laipni. Ko to spīdekli iesāksim? Lai pastāv pāris dienas. Uzaicinu uz randiņu. Somu pirtī. Pats tikšu galā. Paldies. Labdien. Jūs arī te? Man ir vēstule Agrim Elubrānam. Es nemaz nezināju, ka te tā dzīvo. Gandrīz tukšs. Jā, visas vēstules ir izvadātas. Ko tas nozīmē? Atplēs. Ko jūs? Tā vēstule domā tev. Atplēs. Ielas vārdu un uzvārdu no otra gala. Mīra gan nārgula. Iesim iekšā. Sacīt, notiks pēc mana prāta. Un arī pēc tava. Nemaz nelieties. Iesim iekšā. Te ir pārāk redzama vieta. Bail? Tas nav tas vārds. Es negribu kā atplēst taču to vēstuli. Loterejas biļets? Tu domā, tās būs pilnas? Vai tad mēs jau neesam? Vai nejuši?
Aizmirst. Es ir kur kamī. Jāsaskait kopā, skaties, lai sakrīt tā līdz ar šo, un tad jau viss būs kārtībā. Labi? Labi. Paldies. Tu? Kas tad tiek brīnumiem? Izsapņots.
Ārprāt, konkurss netika iekšā. Ej, apsēties. Vecā Vīkantē neaizgāja pensijas, bet muļķelēšu to vietām garām. Jaunais priekšsēdētājs pie sevis? Jaunais? Viņam jau 40 gadu. Bet vispār forši. Zvanu lauksaimniecības pārvaldes. Kāpēc mums likt sienrādītāji? Vecais viņam taisnojies, mums atjaunojiet, centīsimies, bet ko Druvis? Ko? Tu viņu vārdā sauc? Ja, ko mēs tā sarunājām? Druvis saka, jūs neredzat, ka līst? Es atbildu par lobrību ne jūs, ar mēsnēm lopus nebrošu. Nu ko? Es jau nesmu, ko otrā galā atbildēju. Nu tā viņš tie vēl nepaliks. Redzēsim. Ho. Labi tev. Šovakar uz kino nāksi? Tu izmaksās? Tik vien? Ko? Šodien esmu labā noskaņojumā. Došu iespēju izmaksāt man. Labdien, biedri, patos. Labdien. Nu kā tad mūsu jaunatnē klājas? Kāpēc es jūs neredzēju svētkos? Aktīvāk ir jāapmeklē sabiedriskie pasākumi. Aktīvāk. Komjaunieši esat? Jā. Tas ir labi. Audzināsim jaunos partijas kadrus. Audzināsim! Lūdzu. Labdien. Es vēlos mācīties lauksaimniecības akadēmijā, agronomos. Sladēja. Un man vajag kolekcijas rekomendāciju. Sēdiet. Nu, un kolekcijas stipendija arī. Ja es puiši zinātu, kā tevi sauc, varētu padomāt. Eidis Nārgulis. Vispār jau Edgars, bet man nepatīk. Eidis. Nu, un kur es puiši ņemšu pārliecību, tu pēc pirmā kursa neaizmuks uz citu mācību iespēju? Neaizmukšu. Mans tēvs arī bija šeit agronoms. Jūs nezināt, viņš mācījās neklātienē. Es arī tāpat. Stipendiju nevajag. Paik, mierīgi. Neklātienē, jā? Nu, labi. Rekomendācija tu tam būs. Kaut vien 2. Darbu vajadzēs? Jā. Labi. Tad pāris gadus pabraukšu uz traktoru. Un no 3. kursa iecirkt agronomu. Iet tā lieta? Jā. Nē. Man nepatīk traktoristu kompānija. Par šoferu ar vieru. Ar vieglo tikai mani var vadāt, bet tā kā es pats braucu. Un to es prasu no izcieņas speciālistiem, tad tikai uz smagās. Būs jāiet kursos. Līdz ko iestāsies akadēmijā, tādu reizi nosūtīsim tevi kursos. Un pēc pirmās sesijas būs jau tiesības kabatā. Spēsi? Vienkārši. Vienkārši. Jums jaunajiem gan viss ir vienkārši. Tas man ir dēls tavos gados. Nu, viņš jau sieva pagaidām palika Rīgā. Artis startēs ķīmiķiem. Viņu Hruščovs satricināja. Atceries? Komunisms ir visas zemes ķimizācija. Nu, plus padomju var. Jā, konkurss tad bija šausmīgs. Bet viņam tāpat kā tev. Viss vienkārši. Jāpadomā, vai tak jums atbildi jau nav taisnība. Viss vienkārši. Labi. Sarunāts. Oi, Господи, cilvēki, nu palīdziet tā kāds! Palīgā! Помогите, люди! Господи, Jadviga! Тунгус! Тунгус, я! Ой, не могу, Господи, Jadviga! Ой, Господи, не могу! Ну, ko? Что орёшь? Marija, kas ugunsgrēks? Nu, так это Sīmanīts, Vircas bedres pēdējā brīdī pieskrēja izgrāba ārā. Господи, ak Dievs, вот оно, счастливое детство, ja? Laimīgi bērni, kur ir sudos bērni aug mums. Nu, tu mani buciši. A ja būtu noslīdis, ko darītu, ko? Nu, ko darītu? Es skatos, nav puikiņa, nav dočka viena pati pa kūdru dzīvojās. Tu mani, kā es pārbījus. Pārbījus. Jadvig,
bērni pie tevis padzīvo? Nu, tepat padzīvojas. Tev, skatos, pagalms čistāks, nav tāda bīstama vieta. Nē, mīļais, nevar, es tagad gludinu veļu. Nu, gludini. Nu, jā. Nu, gludini, es jau saku vispār. Vispār pie tevis padzīvo, nu tā. Paga, kā tu to domā vispār? Pagaidi, es taču nevaru, es jau tā darbiem es esmu nojēgusies. Ne no Alberta, ne no Mirgas, nekāda palīdzība. Tas nav gaidām, nē, mīļā, man gludeklis ieslēgts. Paga, Jadvig. Nevar, man gludeklis ieslēgts. Jadvig, ne, paga, Jadvig. Может, mēs varam, nu, slūšai, Jadvig, bet vai te Tungus nepalīdz, Tad mēs palīdzēs, es varu arī palīdzēt, tev tikai bērni jāpieskat, Jadvig, viņi taču paši pieraduši ar sevi ņemties, Jadvig, klausies, patur bēmbiši, Pagaid, kur tad tā, tā, klausies. Oi, Господи, viņi tak paši pieraduši ar sevi, nekāda nelaime nebūs, A tu pieskatīs, bērns. Ko, Jadvig? Es atskriešu pa polģeņu nolikšu bajuški, ja? Ko? Kur tu viņu noliksi? Kā, kur noliks? Vai tad Narbūļos tukšs istabs trūkst? Ko? Atšusim. Ko tad tu iedomājies, ka... Ko? Ko te? Ka Narbūļos kāds bērndārs. Kāds bērndārs? Kāds bērndārs? Taču palīdzēs darbus tev. Ūdeni nesīs, govis, visu mēs palīdzēs, Jadvig, ko? Nezinu, vai Albertam patiks. Jadvig. Ko? Moška, parunā. Kurš nebļauj bērnus guļ? Simeni. Tai ļoti laba tante. Ļoti laba tante. Nāksi vai nenāk? Nē. Ko tu mani ved? Sēņot! Vai te augst sēnes? Te ir skaisti. Patiesībā šī ir ļoti drausmīga vieta. Kā? Te dzīves sadega mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Tur. Kā tā nelaime gadījās? Kara laikā friči kopā ar māju par palīdzēšanu partizāņiem. Kāds šausmas. Te kāds ir brīdis? Tā ir mana mamma. Viņa te ir piedzimusi. Viņa saka, ka viņa gribot te arī nomirt. Kā? Bet viņa taču ir jauna. Nu jā, bet es gribu, lai tu nebrīnies. Es tev šodien aizvedīšu uz Nārbuļiem un es iepazīstināšu ar viņu. Es gan viņu esmu redzējis, bet runājis gan nē. Nē, ja jau kāds ir nenormāls mūsu ģimenē, tad tas esmu es. Bet mammā viņā ir kaut kas tāds. Nē, tu neuztraucies. Galvenais. Es neredzēju šorīt, kā viņš uz darbu aizbrauc. Nebija naktī mājā. Varbūt kaut kas ir noticis. Ej, ej. Beidz, liecies mierā. Vai tad tu nezini, kas ar jaunu puiku pa naktīm notiek? Kas tad notiek? Man augstīda. Augsti? Jā. Ej. Tūlīt iesim uz māju pakaid, Mirga. Ko tu kreņķējies? Nav augsts. Nav pārgāja? Jā. Ļoti labi. Klausies, varbūt, ka viņš grib precēties. Jā. Lai precas, tu tiksi vecmāmiņas godā Mirgu. Kā viņi tur sauca, Ligita vai kā tur bija tas? Paklausies.
Tu nevari paskatīties. Pirmdienās nerāda. Es tādu nevaru pabaut. Nē, bērniņ, tu nevari ar tādu pabraukt, ar tādu tikai lielā tante brauc. Ej, kur Kristīnka? Nav. Oh! Vien skatīties. Kristīne! Kristīne! Biedru Luksteni? Labdien! Biedru Luksteni! Jūs dzīvs, kad atgriezāties? Runāju, ka jūs Sibīrijā... Jā. Būtu māma dzīva, viņa priecātos. Jā. Paldies.